Mēs esam ekspozīcijas sadaļā, kuru vēsta par 1991. gada janvāra barikāžu laiku, kad arī daudzi Ogres rajona iedzīvotāji piedalījās barikādēs un tā novērsa PSRS prezidenta tiešās pārvaldes ieviešanu Latvijā. Šajā video mēs redzam, kā Doma laukumā, kurās barikāžu ugunskuri cilvēku visu nakti sargā Rīgu, jo tobrīd barikāžu laikā bija izplatīts viedoklis, ja būs uzbrukums, tas notiks naktī. Un šeit mēs varam iejusties barikāžu atmosfērā pie ugunskura, pie šiem betona bluķiem, kas simbolizē barikādes, bet tieši uzbrukumu, kas notika iekšlietu ministrijai 1991. gada janvārī, kad bojā gāja gan iekšlietu ministrijas aizstāvji, gan civiliedzīvotāji, gan tika nogalināts viens operators un otrs pēc ievainojuma pēc tam mira. Mēs varam šo uzbrukumu apskatīt šajās virtuālajās brillēs.